Tuvāko pāris gadu laikā Latvijas pierobeža notiks būtiskas pārmaiņas. Turpināsies Eiropas Savienības ārējo robežu stiprināšanas projekts. Par to žurnālistiem pastāstīja satiksmes un aizsardzības ministri Kaspars Briškens un Andris Sprūts, kā arī Latvijas valsts radio un televīzijas centra valdes priekšsēdētājs Girts Ozols. Žoga būvniecība uz Latvijas, Krievijas un Latvijas-Baltkrievijas robežas ir tikai pirmais projekta posms, taču priekšā ir vēl viens tikpat svarīgs. Visā robežas garumā tiks uzstādītas kameras, sensori un citas iekartas, kas palīdzēs robežsargiem ikdienas smagajā darbā sargājot valsts robežas. Mēs gaidām efektivitāti tādu, lai tiešām cilvēki Latgalē būtu aizsargāti un pasargāti no jebkādām, darbībām, kas var negatīvi ietekmēt cilvēkus un ar kopumā, protams, cilvēku Latvijā. Respektīvi, tas ir gan par nelegālās migrācijas plūsmām, par kontrabandas plūsmām, jebkādām, par, protams, kad militāri konflikti vai apdraudējumi gadījumā, ka šeit ir arī robeža apsargāt un aizsargāt. Tā kā šeit mēs, protams, kad no aizsardzības ministrijas puses, no aizsardzības nozares puses, mēs būvējam, protams, aizsardzības papildus šo te līniju, pretmobilitātes līniju, bet vienlaikus kopā ar robežsardzi sadarbojamies, lai arī pat robeža jau būtu labi aizslēgta, labi kontrolēta, labi monitorēta. Šeit gan ar žogu, gan ar, protams, sensoriem, lai tā būtu vieda robeža, gan, protams, arī ar mūsu savstarpējo klātbūtni, robežsardzi, policiju un, protams, arī bruņotie spēki. Būtiskas izmaiņas skars arī kontrolpunktu darbu, pie kuriem jau gadiem ilgi veidojas automašīnu rindas. Jaunie risinājumi var palīdzēt atrisināt šo rindu problēmu. Robežu šķērsošanas projektu paredzēts realizēt 3 soļos. Pirmo tātad aktivitāti mēs veiksim jau šajā pavasarī. Attiecīgi robežu šķērsošanas vietās mēs realizēsim rindošanas jau gatavu programmatūras produktu aprobāciju Latvijas apstākļiem un mūsu robežu šķērsošanas punktiem. Tādā veidā līdz galam izprotot, ko efektivitātes ziņā dod tātad šis rindošanas gatavais produkts. Pilnīgi realizētu līdz galam un produkcijā mēs rindošanas funkciju un lomu atrisināsim līdz nākamā gada pavasarim. Tātad rindošanas jautājumam vajadzētu būt noņemtam no dienas kārtības un jau nākamā pavasarī atrisinātam visos 5 sauszemes robežu šķērsošanas punktos. Kas attiecās jau uz plašāku darba organizācijas un informācijas sistēmu integrāciju, tad tas ir paredzēts jau 3. solī. Un šeit tas laika nogrieznis varētu būt aptuveni 2,5–3 gadi. Bet cik ļoti šie uzlabojumi ir nepieciešami robežsargiem, vai izveidojot šo jaunu robežu netiks samazināts darbinieku skaits? Latvijas robežsardzes priekšnieks Guntis Pujats apliecina, ka neviens negrasās samazināt robežsargu skaitu. Robežsardzei ir vajadzīgi apsargi, un šis jaunais aprīkojums tiek uzstādīts, lai atvieglotu viņu darbu. Šis tehnoloģiskais risinājums ļaus saņemt informāciju tieši tajā pašā sekundē, kad notiks iespējama nelikumīga robežu šķērsošana. Un pat vairāk mēs jau arī saņemsim informāciju, ka iespējamie pārkāpēji, kad tuvojas šajā gadījumā no Baltkrievijas puses, un robežsargiem ir ļoti svarīgi pēc iespējas ātrāk iegūt informāciju, lai varētu reaģēt un vai uzreiz novērst nelikumīgu robežu šķērsošanu vai aizturēt tuvu robežai īsā laikā pēc robežu šķērsošanas. Līdz ar to tā ir ļoti nepieciešama, ļoti svarīga sistēma un, protams, arī moderna, kas jau būs arī ar mākslīgo intelektu, kas ļoti atvieglos robežsargu darbu robežas apsardzībā. Visi šie darbi tiek veikti automatizētas robežu kontroles infrastruktūras projekta ietvaros. Projekta ietvaros plānotie darbi ietver optisko šķiedru kabeļu un elektroapgādes stiklu izbūve, video novērošanas stabu uzstādīšana, datu pārraides stikla izveide, perimetra drošības tehnoloģiskie risinājumi, 6 jaunu sakaru torņu būvniecība, vismaz 37 esošo video novērošanas torņu atjaunošana. Projekts ir jāpabeidz 2027. gada 30. novembrī.
Pagājušā ceturtdienā parlamentārā komisija izskatīja iespēju atcelt 75 centu nodevu par recepšu medikamentu pārdošanu, uz ko šobrīd uzstājīgi pieprasa valsts iedzīvotāji. Atgādināsim, sabiedrības iniciatīvu portāla notika iedzīvotāju parakstu vākšanā par šo jautājumu, un par šo iniciatīvu nobalso vairāk nekā 20 000 cilvēku, kas neļauj parlamentam ignorēt Latvijas iedzīvotāju viedokli. Arī farmacijas nozares pārstāvji ir nobažījušies par jaunas zaļu cenu reformas ieviešanu, atzīmējot vājo iedzīvotāju informatīvu šai jautājumā. Par šo vajadzēja vairāk varbūt komunicēt un pastāstīt, jo pacientiem ir dažādas situācijas, citam ir dārgāks zāles, citam ir lētāks, un daži ir neizpratnē, kāpēc viņa zāles nav palikušas lētākas. Bet tas iemesls ir tieši tāds, ka tā sistēma ir tāda zāļu uzcenojuma izlīdzināšana, un attiecīgi tas nozīmē, ka lētākās palika tomēr dārgākas un dārgākās lētākas. Vēl viens jauninājums – izmaiņas atcelēt tās augtas papīra receptes, un tagad, ja hroniskam pacientam ir šāda recepte, piemēram, tā viņam izrakstīta uz gadu, tad tagad, atnākot uz aptieku, viņam būs jāizlem, vai pirkt zāles visam periodam, vai ierobežot sevi ar minimālo daudzumu, bet vienlaikus viņam tiks anulēta papīra recepte, un turpmāk viņš varēs iegādāties zāles tikai ar elektronisko recepti. Pacienti īpaši par šo bija ļoti neapmierināti, kad teiksim, tās papīra recepts vairs tāda ilgstošai kursu lietošanai zālēm nav vairs derīgas. Šī ideja kā tāda varbūt nav slikta, un tādā ziņā, ka ir izcelts šis farmaceita pakalpojums, tāda sistēma arī strādā citās Eiropas valstīs, bet mani personīgi arī kā farmaceiti mani mulsina, ka šis farmaceita pakalpojums netiek piemērots par katru recepšu zāļu apkalpošanas reizi, bet tikai tiek sasaistīts ar recepšu skaitu, ar recepti. Un man liekas, tas arī īsti nav arī godīgi. Man liekas, ja jau farmaceits veic vienu un to pašu darbu, vai viņam ir šī recepte, vai, teiksim, nākošā reizē pacients parastajā receptē viņš nāk atkārtot, un tad vairs šī pakalpojuma maksa nav, kas ir, manuprāt, dīvaini. Tātad, maksājot papildus 75 centus par katru recepti, kādu citu pakalpojumu pacients var sagaidīt? Pacients farmaceitam noteikti var jautāt jebkuru sevi interesējošu jautājumu par zālēm, kā tas ir bijis iepriekš. Bet šajos, līdzīgi kā iepriekš, tajā zāļu uzcenojumā un šajos 75 centos ir iekļauta šī speciālista konsultācija, ir iekļauts arī viss tas, ko jūs redzat aptiekas vidē, tas ka tiek no šīs pašas naudas tiek uzturēta arī šī aptiekas telpa, sortiments, maksāta elektrība, apkure, nodokļi. Šodien nevar teikt, ka visas šīs izmaiņas farmacijas sistēma netiks veiktas, jo sabiedrība turpinās sašūtumu un jautājums ir nosūtīts izskatīšanai Saeimā. Atgādināsim, šogad Latvijā stāja spēkā izmaiņas zaļu cenu veidošana, kas pārēdz samazināt dārgāku recepšu zaļu cenas, bet lētākas zāles kļūst nedaudz dārgākas. Vēl viens jauninājums ir tas, ka tagad tiek iekasēta maksa par farmaceita pakalpojumiem, no kuras pusi 75 centus maksā klients, bet otru pusi valsts. Šī bija pēdējā reize, kad iedzīvotāji varēja darba nedēļas beigās iekāpt autobusā un doties uz Aizkraukles novada Sunāksti, jo no 1. februāra šis maršruts ir slēgts. Piektdienas bija vienīgās dienas, kad ciemata iedzīvotājiem bija iespēja no rīta aizbraukt uz novada centru un vakarā atgriezties. Man bija vienīgā tikšana uz novada centru ar šito autobusu, jo man neviena nav, es esmu viena, visi ir projām. Vienmēr būs jāmeklē cilvēks, kas aizved un kas atved. Bet tas jau atkal ir cita maksa. Slēdzot reisus, autotransporta direkcija konsultējas ar plānošanas reģioniem. Zemgales plānošanas reģions ierosināja saglabāt maršruta reisus svētdienās, lai skolēni varētu nokļūt internātskolās. Tomēr tagad atgriešanās no mācību iestādēm būs apgrūtināta. Diezgan grūti ir braukt ar mājās tikt piekdienās, jo šis palēm bija vienīgais autobus, kā var tikt mājās. Beidzās stundas uzreiz vilcienā un tad no Aizkraukles šejieni. Un palēm, diezgan čābīgi, ja viņš neiet. Izmantoju autobusu, kad brauc no skolas piekdienās. Ja nav kam atbraukt, tad būs jāpaliek kājās.
Saskaņā ar Autotransporta direkcijas rīcībā esošo informāciju maršruta reisos tika pārvadāti tikai 0 līdz 3 pasažieri, tādēļ tas atzīts par nerentablu. Tas tomēr maksā naudu, tie ir diezgan lieli ievērojami līdzekļi, un atvēlēt šos līdzekļus vietās, kur šo pasažieru pārvadājumu īsti nav. Jāskatās, vai šie tēriņi, ko valsts tomēr iegulda šajā sabiedriskā transporta nodrošināšanā, nav tērēti nepārdomāti. Šobrīd vienīgie autobusi maršrutā Aizkraukles un Ākste-Aizkraukle kursēs piekdienu rītos un svētdienu vakaros. Autotransporta direkcija norāda, ka tuvākajā laikā šo reisu slēgšana nav plānota. Kāte Katrīna Strode, Kaspars Daņļevičs, Rihards Saliņš, Vidusdaugavas televīzija. Kopš pagājušā gadsimta 60. gadiem Ķīmijā attīstās ķīmisko šķiedru ražošana, tāpēc mikrorajons ieguva šādu nosaukumu. Daži cilvēki maldīgi uzskata, ka ja tāds gigants kā ķīmiskas šķiedras rūpnīcas pirms daudziem gadiem pārtrauca savu darbību, tad arī šeit šādā veida ražošana ir apstājusies, bet ne. Nexis Fibers šeit veiksmīgi darbojas jau gandrīz 25 gadus. Tas ir pasaulē pazīstams uzņēmums, kas ražo augstas kvalitātes rūpnieciskas šķiedras no polimīda 6, kas pašlaik pazīstams kā neilon 6. Produkcija tiek piegādāta visa pasaulē – Eiropas Savienībā, ASV un pat Madagaskārā. Mūsu galvenie segmenti ir, kā jūs redzat, man aiz muguras ir virves, alpīnismu virves, industriālās virves, un otrs mūsu lielākais segments ir tīkli. Tie ir drošības tīkli, zvejniecības tīkli, kā arī nedaudz mēs arī ražojam izklaides industrijai, kur var izmantot šo materiālu gan basketbola tīkliem, gan futbola vārtu tīkliem. Kā arī es jums iepriekš rādīju, mūsu viens no lielākajiem procentuāli pārstāvju produkts Amerikā, tas ir kauboja laso izējmateriāls. Un šeit ir vēl viens interesants fakts. Daugavpils Nexis Fibers izstrādājums tika izmantots vasaras olimpiskās spēles Parīzē. Toms nenoliedz, ka mūsdienas nāksies saskarties ar nopietnām izaicinājumiem, taču uzņēmums ar tādiem veiksmīgi tiek galā. Uzņēmumam nepieciešami speciālisti – elektriķi, montieri un inženieri. Tāpēc viņš jau ir ticies ar Latvijas izglītības iestāžu pārstāvjiem, piemēram, Daugavpils universitāti un Rīgas tehnisko universitāti, kas var sagatavot nepieciešamus speciālistus, un uzņēmums ir gatavs piedāvāt prakses vietas, jo papildus teoretiskiem zināšanām studentiem nepieciešamas arī praktiskas iemaņas. Turklāt nesen pēc izmaiņām likumdošanā Nexis Fibers tika iekļauts Latgales speciālas ekonomiskās zonas uzņēmumu sarakstā. Mēs esam jau uzstādījuši jaunas iekārtas, kas mums dos atkal iespēju paplašināt mūsu produktu portfolio un ražot jaunas produktus ar pievienoto vērtību. Esam ļoti elastīgi. Mēs katru dienu pielāgojamies jaunajai situācijai, gan ģeopolitiskai, gan ekonomiskai. Mēs pielāgojamies arī mūsdienu prasībām, Eiropa regulu prasībām, tātad zaļā domāšana. Pagājušajā gadā mēs esam izmantojuši finanšu instrumentu Altum, sadarbību ar Altum, šo atvesļošanās fondu līdzekļus izveidojuši vienu no lielākajiem saules paneļu parkiem Daugavpilī, kas mums nodrošina tātad ekonomiem uz elektrību. Un šodien ir svarīgi neapstāties pie sasniegtā, bet doties uz priekšu un attīstīt šo ražošanu tālāk. Nākamie soļi mums ir noteikti attīstībai ne tikai ražot izēju materiālu, kas ir tehniskie diegi, bet mēs ļoti straujiem soļiem attīstam pīto diegu ražošanu, dažādu citu augstvērtību produktu ražošanu. Un nākamo pusotru, 2 gadu laikā mēs noteikti veiksim lielas investīcijas, kas būs mērāmas vairākos miljonos, lai atkal pavairot, diversificēt mūsu to portfeli un iziet jaunos tirgos. Šodien uzņēmums sakop vēl vienu pamestu zemes gabalu, aptuveni 1,5 hektāra platība Ķīmijas rūpnieciskā rajonā, plānojot šajā teritorijā būvēt vai nu vēl vienu saules paneļu parku vai jauno ražotni. Roboti šodien ir neatņemama mūsu dzīves sastāvdaļa, tie ir visur. Taču, ja vecākajai paudzei roboti ir kaut kas svešs, tad bērniem tie ir draugi un pavadoņi robotikas sacensībās. Par to pārliecinājāmies personīgi apmeklēt Latgales centrālās bibliotēkas ģimenes digitālo tehnoloģiju centru. Mēs gribam dot viņiem iespēju padarboties ar LEGO robotiem, vērtīgiem robotiem, kur viņi var iegūt kaut kādas jaunas iemaņas, arī draugus, kā jūs redzat, šeit. Šie roboti ir pilnīgi jauni. Šī ir tikai otrā grupā ar jaunajiem robotiem, un kad mēs iegādājāmies šos robotus, arī mēs to izdarījām ar domu, ka mēs būsim vairāk
uz izklaidi mēs liksim uzsvaru, jo, kā mēs arī redzam, bērni nāk no skolas vai no kādiem pulciņiem, viņam tomēr nav tā spēka vai vienkārši varbūt spēju, nav koncentrēties uz to nopietno konstruēšanas darbu, tāpēc šobrīd mēs vairāk tā kā liekam uzsvaru uz izklaidi. Taču atšķirībā no pieaugušiem bērni domā pavisam citādi, un maza Eva domā, ka viņa saskarsmē ar robotiem ir pirmais solis viņas nākotnes inženieres profesijā. Ko jūs šodien darāt? Automašīnu. Kāpēc tev patīk roboti? Tāpēc, ka es vēlos kļūt par inženieri. Cik tev ir gadu? 8 gadi. Kas lai saka, ka meitenes neinteresē roboti? Interesē gan. Viņas ir gatavas pētīt schēmas, konstruēt, nodarboties ar programmēšanu, lai gan tikai sākuma līmenī. Lai viņu roboti nebūtu tikai rotas lietas, bet gan pavadoņi šajā interesantā nodarbē. Vai meitenes parasti nespēlē ar lēlēm? Es vienkārši esmu neparastā. Pirms pāris dienām es izgatavoju ne nu jau robotu, bet ļoti kustīgu figūru. Simbu. Un šodien es gribu izgatavot vēl kaut ko, bet vēl nezinu ko. Kāpēc jūs tik ļoti interesē roboti? Tāpēc, ka man ir daudz lego un man patīk dažādas kustības. Zēni neatpaliek no meitenēm. Kas zina, varbūt viņš kļūs par vēdisko robotu konstruktoru. Vienkārši interesanti ir. Piemēram, mums skolā arī ir robotika. Jā? Agrāk es arī staigāju uz robotiku. Latgales centrālās bibliotēkas ģimenes digitālo tehnoloģiju centrs tika atklāts pirms 6 gadiem. Šajā laikā tas ir kļuvis par tikšanos vietu iedzīvotājiem, kuri pasaulē iepazīst ne tikai caur grāmatām, bet arī 21. gadsimta tehnoloģiem. Tāpēc tā ir lieliska vieta atpūtai, mācībām un izklaidei kopā ar ģimeni un draugiem. Multiplikācijas filmas Traume ļoti ātri ielauzas kinematogrāfijas pasaulē un uzreiz iemantojas miljoniem skatītāju mīlestību. Stāstu par melna kakja piedzīvojumiem, kuram, lai izdzīvotu, bija jāmeklē kontakts ar citiem dzīvniekiem, atzina arī pasaules kinokritiķi. Animācijas filmā pirmo reizi Latvijas vēsture ieguva Zelta globusu un šobrīd ir nominēta 2 Oskara balvām. Viens no šīs animācijas filmas veidotājiem ir latgalietis, Saules skolas absolvents Ārturs Gore. Tikšanas laikā ar savās dzimtas skolas audzekļiem viņš pastāstīja par to, kas strādājas pie šīs filmas un kāda nozīme tā ir. Pati ideja un vīzija, protams, pieder režisoram Gintam Zilbalodim. Nav tā, ka tur Gins tur sēdēja blakām, teica, šitam zaļam jābūt, šitam tur jābūt česturam, šitam tādam. Nē, viņš to ļoti tādos kopīgos iedzienos mums izstāsta un tādā ziņā mums tā mākslinieckā kontrole un brīvība diezgan liela tomēr bija. Kas arī bija ļoti forši, jo mēs tomēr visi esam amatieri un visi pirmo reizi pie filmas strādājam. Tādā ziņā tas arī ļoti liels gods bija, ka mums tāda uzticība tika dota. Kā stāsta Arturs, Gintam vispirms radās ideja par īsfilmu, kura kakijs rapjās arvien augstāk un augstāk pa koku, un no šīs idejas izauga pilnmetrāžas aizraujoša animācijas filma. Kakis tas ir tās dzīvnieks, kas pārsvarā ir viens pats un visu dara pats par sevi. Un tas ir diezgan labs tāds prototips tam, lai parādītu, kā kādam, kas pieradis būt viens, viņu dzīve ir piespiedusi un viņš ir nonācis pie tā, ka viņam jāmāk sadarboties un jāpārstāj bēgt no savām problēmām un kaut kādām bailēm, bet stāties visam aci pret aci un rīkoties un mācīties kaut kā sastrādāties un draudzēties. Kad tika sākts darbs pie šīs animācijas filmas, neviens nevarēja iedomāties, ka tā izraisīs tādu interesi un ka tā tiks nominēta uzreiz 2 Oskariem. Un, protams, šis rezultāts pārsteidza un ļoti iepriecināja animācijas filmas veidotājus. Par to visu Arturs pastāstīja Saules skolas audzekļiem, sakot, ka, ja grib, var sasniegt ļoti lielas virsotnes, galvenais ir vēlme un vēlēšanas sasniegt mērķi, tāpēc dodieties uz to. Un programmas beigās laikapstākļi gaidāmai nedēļas nogalē. Tuvākais dienas Latvijā pārsvarā būs sauss un augsts laiks, brīžiem uzspīdē saulē. Svētdiena būs šīs nedēļas saulaināka un augstāka diena. Sestdien debesīs būs pārsvarā mākoņains, vietām nedaudz sniks. Svētdien gaidām sauss un pārsvarā saulains laiks. Putīs vaiš līdz mērens dienvidaustrumu vējš. Atmosfēras spiediens nedaudz pazemināsies, bet saglabāsies augsts.
Maksimālā gaisa temperatūra dienas vidū būs +2, -3 gradi. Zemākā gaisa temperatūra svētdienas rītā un vakarā gaidāmā Latgalē un Vidzemē, vietām ap -10 gradiem. Nākamnedēļ laiks būs pārsvarā sauss. Pūtīs viegls vējš un gaisa temperatūra būs no 0 līdz -10 gradiem pēc Celsija.